Pie Brīvības pieminekļa, kur notika svinīgā ziedu nolikšana, iedzīvotāji sagaidīja policijas ķēdi, kas apjoza visu laukumu drošības dēļ. Notikušajā sanākušie varēja noraudzīties tikai pāri policistu pleciem. Sveiki, meitēni! Būs rocīgi! Sveiki, sveiki! Lai tev jauki svētki! Arī valsts prezidenta ar cilvēkiem varēja saraukoties tikai caur dzīvo policistu ķēdi. Jānis Kreivicē, Gars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. Jau labu brīdi pirms amatpersonu ierašanās pie Brīvības pieminekļa bija pulcējušies daudz cilvēku. Gan tādi, kas vēlējās nolikt ziedus pieminekļa pakājai, gan tādi, kas svinīgo brīdi izmantoja kārtējām protesta akcijām pret izglītības reformu. To, ka Krievu skolu aizstāvības štāba aktīvisti šodien plāno akcijas, drošības iestādes jau iepriekš zināja. Un pie Brīvības pieminekļa bija liels skaits policistu. Kārtības sargiem darba tiešām netrūka. Kad valsts prezidente, premjers, Saeimas priekšsēdētāji un citi politiķi ziedus bija nolikuši un devušies prom, starp Krievu organizāciju aktīvistiem un citiem pasākumu dalībniekiem izcēlās konflikts. Štābisti mēģināja pie pieminekļa nolikt ziedus ar sēru lentām, taču vairāk latviešu tautības cilvēki nobloķēja viņiem ceļu. Tad protestētāji sāka mest ziedus cilvēku pūlī. Sekoja asa vārdu apmaiņa un grūstīšanās. Kārtības nodrošināšanā iesaistījās policija un vairākas personas aizturēja. Jādomā nākotnē, kā šāds nebadīgams incidents novērst. Un atkal tas būs droši vien jautājums par šo pašu drošību, jo līdz šim mums ir bijis kā Skandināvijas valstīs, nav nekāda policijas, kordona, ķēdes, mēs diezgan demokrātiski brīvi, esam visi kopā, gan parlaments, gan sabiedrība, iedzīvotāji, bet beidzamie notikumi rāda, ka šie ekstrēmisti paliek aizvien agresīvāki pie mums, diemžēl. Atgādinām, ka iepriekš līdzīgas nekārtības pie Brīvības pieminekļa izcēlās leģionāru piemiņas dienā 16. martā. Tad tika aizturēti vairāki desmiti cilvēku. Izglītības reformas pretinieku un viņa atbalstītāji klāja provokatīvā un huligāniskā rīcība pie Brīvības pieminekļa. Ģērbušies cietumnieku drānās, skolēnu un dažu apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā Rīgas domas deputāti ar kliedzieniem Krievu valodā centās izjaukt valsts prezidents un valdības gājienu līdz Brīvības piemineklim. Policija par nekārtību rīkošanu pie pieminekļa aizturēja 6 cilvēkus. Vienkārši iebjās tas, ka tur pie Brīvības pieminekļa šodien tur tie svētki vienam otram pārvērtās par tādu neiedzību. Сегодняшние события в Латвии лишний раз подтвердили предвзятость властей по отношению к антифашистам. В Риге сегодня акция протеста защитников прав русскоязычных жителей закончилась столкновениями с полицией. Порядка 10 человек задержаны. Акция проходила возле памятника Свободы, где в это время возлагали цветы руководители стран. Из Латвии Екатерина Зорина. Через зацепление они скандируют «Латвия – позор Европы». Защитники русских школ и антифашисты лицом к лицу с отрядами спецподразделений полиции. За кордоном президент страны Вайра Вики-Фрейберга возлагает цветы к памятнику Свободы. В Латвии отмечают 15-ю годовщину принятия Декларации о независимости под оркестр и протесты. Протесты звучат громче. Под ноги правительственной делегации ложатся десятки воздушных шаров. Стражи порядка бегут расчищать дорогу. Надпись на шариках неполиткорректная. «Элен. Чужие». Такая же надпись стоит в паспортах почти полумиллиона русскоязычных жителей страны. В Латвии они не граждане. Мы пришли сюда в День независимости Латвии для того, чтобы ясно и четко напомнить о тех обещаниях, которые в 1990 году были даны русскому населению Латвии, о том, что все получат гражданство, у всех будет право на родной язык. Ничего этого не состоялся, состоялся обман. Пробы узников концлагерей – это напоминание об акции 16 марта. Тогда полиция разогнала антифашистский пикет, чтобы освободить путь шествию бывших легионеров СС. Сегодня без столкновений тоже не обошлось. Молодых девочек били по носу, и все, с меня сорвали, хотели ударить, но я не дала. Вот на кадрах участники акции протеста пытаются возложить цветы с траурными ленточками к памятнику Свободы. Дорогу им преграждают молодые праворадикалы, вмешивается полиция. Двое антифашистов были задержаны, но чуть позднее все же отпущены. Никто из националистов от рук полиции не пострадал.
Возле памятника свободы сегодня проходит еще одна акция. Любой житель Риги может написать и озвучить перед камерой свои пожелания латвийскому государству. Представители русской общины замечают: хотелось бы, чтобы к нашим пожеланиям власти еще и прислушивались. Екатерина Зорина, Виктор Горобец и Артем Яковлев. Вести, Рига, Латвия.